Tu esi Edvārda vietā pilnīgi atgriezies atpakaļ nākotnē. Pirmais hip-hopa vinils Latvijas vēsturē. Kā tu līdz šitam nonāci? Seju prātā. Tu pozēji arī pie atskaņotājiem. Kāpēc bija... Es nepozēju pie atskaņotājiem, es diezgan aktīvi to daru. Kāpēc bija jāiespiež, kā teikt, tie paši briti vaskā? Es kaut kāds lūzuma punkts man dzīvē notikās, ka es ļoti pievērsos par mūzikai uz vinila. Pats lēnām veidoju savu privāto mūzikas kolekciju uz vinilu un albums iznāca un... Tu saprati, ka vienkārši gribās savā plauktā, gribas ieraudzīt arī šo, ja? Varbūt tās tam visādi momenti bija mājas materiāls, varbūt grūti man sākot nebija teikt, vai viņš bija, teiksim, es nevaru vispār tā objektīvi vērtēt, vai viņš ir, vinila vērts vai nav, jā, bet pat cik apkārt bija kaut kāds, kā saka, mākons ap manīm bija, un es domāju, kad tad daram to. Ja mēs varam to izdarīt, tad daram, kāpēc ne. Un tam bija vairāk noteikumu, kāpēc darīt to vai nedarīt. Pirmais tas, ka tas nekad nav īsti iznācis hip-hop albums. Otrs, kad es tādu savu mazu spotu uztaisīju veikalā, kas saucās Gold Digas. Tur arī šo var dabūt? To var dabūt šeit, un arī noteikti vēl kādos mūzikas veikalos to varēs dabūt jau no šīs nedēļas. Un tur Gold Digas ir tāds, sākotnēji mēs tad tirgojam, teiksim, urbāno mūziku. Urbāno mūziku uz vinila. Okay. Bet dotā brīdī Gold Digas jau no šī gada, teiksim, es nesaukšu to kā labelu, bet mēs tā kā dosim ārā izlases, teiksim, šogad nāks noteikti arī decembrī pirmā hip-hop izlases uz vinila, kas būs pa kaut kādu atskats par dekādu, un tad arī katru gadu nāk šīs izlases. Šis tāds pirmais, tā kā var teikt, atskaits punkts, pirmais starts, tāda, šīs te, nezinu, kā to teikt, čukčukvāņi, tāda iegrūšana. Ja, varbūt es pēc pusgada dziedāšu pašam citu dziesmiem, mēs būsim no šīs plats pārdevuši no stirāžas tikai šitik te, ja. Bet vismaz pagaidām man liekas, ka nē, mēs pareizā virzienā ejam, pareizā ceļā. Un, tas ir tāds zināms starts jauns priekš manīm. Hip-hops ne tikai no Ozola uz vinila, bet arī jau šogad arī jau vienkārši izlases hip-hop lokālās, jo ir pietiekami daudz. Es vispār tādā ziņā... Es, kad arī biju vienā no Jersikas ielām, tad tur cilvēki tā pilnīgi nāca klāt un prasīja, ka tas hip-hops arī uz vinila, bet vispār kaut kā on sān ir tā, kad cilvēki spēlē roku un negrib miksēt rokdziesmas kopā, bet hip-hops ir, man liekas, tieši tā mūzika, kas ar tām platēm dara pilnīgi visu iespējamo, un ja tu hip-hop nemiksē savos DJ setos, tad tu esi tāds liels, kā saka, slikts cilvēks. Un ja nebūtu bijis vinils, diez vai būtu hip-hops, un ja nebūtu hip-hops, diez vai vinils būtu aizdzīvojis līdz tā kā, man tas liekas pašsaprotam, ka tam hip-hopam tomēr jāiznāk uz vinilu, arī šodien.